Mīļie bērniņi, lasīsim Jā. trešo stāstu Jā. no grāmatas 101 jaukākais bībeles stāsts. Ēdenes dārzs. Pirmais grēks. Kādu laiku, cik ilgi, mēs nezinām, Ādams un Ieva dzīvoja mierā savā dārzā. Viņi sarunājās ar Dievu tā, kā cilvēks runā ar tuvu draugu. Viņi darīja visu, ko Dievs vien lika, un nepazina nedz ļaunumu, nedz nepaklausību. Taču Ādamam un Ievai bija jāzina, ka Dieva pavēles jāpilda vienmēr. Dievs viņiem teica: jūs varat ēst augļus no visiem kokiem, kas aug šajā dārzā, izņemot vienu. Ja ēdīsiet šī koka augļus, jūs mirsiet. Bet zvēru vidū dzīvoja čūska. Sātans, ļaunais gars, kurš visus kārdina grēkot, iegāja čūskā, lai pierunātu Ievu grēkot. Čūska viņai sacīja: tu nemirsi viss. Dievs zina, ka ēdot no šī koka augļiem, jūs kļūsiet pārlieku gudri un mācēsiet atšķirt labu no ļauna. Ieva klausījās čūskā. Viņa paskatījās uz aizliegto augli, iztēlojās, cik garš tas varētu būt, un brīnījās, vai patiesi tas dara tik gudru. Pārkāpdama Dieva aizliegumu, viņa noplūca augli un to nobaudīja. Tad viņa deva to Ādamam, un arī viņš ēda. Tikko viņi bija nobaudījuši aizliegto augli, atskanēja kāda balss. Lai gan viņi pazina Dieva balsi, tie nesteidzās pie sava radītāja kā agrāk. Baiļu pārņemti, viņi centās paslēpties. Tāpēc, ka viņi nebija paklausījuši, Dievs sacīja Ievai: tu cietīsi sāpes un mokas un dzīvosi sava vīra pakļautībā. Ādamam Dievs teica: tāpēc, ka tu paklausīji savu sievu, kad viņa tevi vedināja darīt to, kas aizliegts, tu vaigas sviedros pūlēsies, strādādams ērkšķu un daļu pilnajā zemē. Ādams un Ieva vairs nedrīkstēja palikt savā brīnišķīgajā dārzā. Dievs viņus no turienes padzina. Vecāki. Jo kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar vienu cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti. Bērni. Kāpēc Ādams un Ieva paslēpās no Dieva? Tāpēc, ja viņš viņus gribēja sadusmojās. Viņi baidījās no Dieva? Jā. Kāpēc? Tāpēc. Jo viņi apēd to ābolu? Jā. Viņi apēd ābolu, ko nedrīkstēja ēst. Jā. Dievs teica, nedrīkst ēst ābolu. Nē. Un viņi ēda ābolu. Jā. Un tad Dievs palika dusmīgs Jā. un teica, ejiet ārā no dārza. Jā? Jā. Un tad viņi aiziet. Kas lika Ādamam un Ievai atstāt ēdens dārzu?
Dievs. Pareizi, Dievs. Kāpēc viņa nevarēja palikt dārzā? Tāpēc nevarēja. Jo Dievs neļāva viņus iedus. Jo viņi bija nepaklausīgi. Jā, Un tas sadusmoja Dievu, jā. jā. Tāda noteikuma Dievam, jā. Ja neklaus, tad pie viņa nevar palikt. Mhm. Un kādi auglīši jums garšo? Man garšo Banāni. Un Lukasam, kas garšo? un arī man garšo mango. Un nektarīne. Man garšo zemenes. Zemenes. Un man garšo āboli un odziņas, vīnodziņas, upenītes, arī jāņodziņas. Jums arī ogas garšo? Man visas Jā. ogas garšo. Visas ogas garšīgas, vai ne? Jā, Un bumbierīši? jā. Ne tikai vai te? Jā. Nu, dažreiz jā, tie bumbieri nav garšīgi, tādi cieti, vai ne? Jā. Bet ir arī tādi garšīgi saldi. Mums garšo visi saldi auglīši, vai ne? Un arī. Nu jā. Es arī bija groziņš viens. Bija groziņš Jā, ar ābolīšiem? jā. O, nu redz, cik labi. Tas bija tumšā. Nu, paldies jums, mīļie, par klausīšanos un par runāšanu. Saldus sapnīšus!